tagad arvien biežāk un biežāk mēs sastopamies ar ļoti sarežģītām situācijām, un reizēm varētu pat teikt traģiskām, kurās bieži vien mūs pārņem dažāda veida emocijas, bailes, pat panika. Un ko mēs varam darīt šādās situācijās? Kā mēs varam sev palīdzēt saglabāt sevī mieru, līdzsvaru? Arī šitādās situācijās mēs varam pielietot kādu pavisam vienkāršu praksi, ko sauc skats no malas. Nokļūstot kādā ārkārtējā situācijā, kur cilvēks jums apkārt pārņem panika un bailes, lai arī jūs neieraugt šajās zemajās vibrācijās, domās it kā iedomājieties, ka jūs tā kā izejat no ķermeņa un paceļieties augšā. Vienkārši tā. Domās iedomājieties, ka jūs paceļieties augstāk virs visas situācijas. Nu tā kā augstāk debesīs. Un tad no šī skatu punkta vērojiet šo situāciju. Šādās reizēs, kad mēs it kā paceļamies augstāk no savu ķermeņa, visas tās sajūtas, gan ķermeniskās, gan emocionālās sajūtas, it kā mazinās vai pazūd pilnībā. Un šādā situācijā mēs kļūstam kā vērotājs no malas. Un tādās reizēs ir it kā daudz vieglāk saglabāt sevī mieru, skaidro saprātu, loģisko domāšanu, jo mēs tik ļoti neļaujamies emocijām, kas mūs pārņem atrodoties šajā situācijā. Mēs to visu uztveram vieglāk, mazāk emocionāli. Un līdz ar to mēs varam to situāciju novērtēt ar skaidrāku saprātu un bez emocijām. Un šādās situācijās tu pat vari iedomāties, ka tu skaties kā filmu un uzmanīgi analizē līdz notiekošo uz ekrāna. Tādā veidā mēs daudz vieglāk varam saglabāt sevī mieru, līdzsvaru un arī saprātīgāku domāšanu un vieglāk saprast, kā rīkoties šajā situācijā, kā nomierināt apkārtējos cilvēkus un kā varbūt situāciju vērst pa labu, atrisināt. Un tā mēs saglabājam sevī mieru. Tā kā neļaujamies varbūt pūļa emocijām. Un no šī skatu punkta mēģina ieraudzīt visu to situāciju kopumā, tādu kā veselu. Jo esot tur, mēs redzam tikai varbūt kaut kādu daļu vai kaut kā ļoti personiski varbūt, bet tā no tālienes, no tālāka skatu punktu, to ir vieglāk redzēt, vieglāk saskatīt, it kā tā neitrālāk varētu teikt. Un patiesībā katra dvēsele nokļūst tādās situācijās, reizēm arī tās ir traģiskas, sarežģītas, dvēsele tā ir izvēlējusies, lai gūtu kādu pieredzi, kādu mācību, jo labākās mācības jau ir
vissarežģītākās situācijas, vissāpīgākās. Un tas ir arī saistīts ar dvēseles brīvo izvēli. Tas ir viens no svarīgākajiem visuma likumiem. Un te uz šo situāciju jāiemācās paskatīties nevis ar cilvēka acīm, bet ar Dieva acīm, kuras redz lietu patiesā dziļumā, bet ne to, kas atrodas virspusē. Tā spēsiet noturēt mieru stāvokli, esoši mīlestības un līdzsvarotības enerģijās. Un, ja jūs iemācīsieties saglabāt savas vibrācijas, kuras ir augstākas par zemajām vibrācijām, kuras pārņem cilvēkus negatīvajās emocijās, bet esot miera, mīlestības un līdzsvarā, tā kā stāvoklī emocijās, mēs saglabājam sev augstākās vibrācijās. Un ja mēs regulāri spējam noturēt sev šādās vibrācijās, mēs kļūstam kā magnēti, kas pievelk citus tādus pašus cilvēkus, kuru vibrācijas ir spējīgas ieiet rezonansē ar tavām vibrācijām. Neieveltīgi ir teiciens līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja tu esi pats zemās, negatīvās vibrācijās, negatīvās enerģijās, tu kā magnēts pievelc sev līdzīgus, arī zemas vibrācijas, negatīvas enerģijas. Līdz ar to tādi cilvēki ir arī tev apkārt. Bet ja sevi mēs mēģinam noturēt augstākās vibrācijās, kas ir mierīgas, līdzsvarotas, tad pie mums pievelkās arī tādi paši cilvēki ar tādām pašām vibrācijām. Šī ir arī tā atšķirība starp šīm abām dimensijām. Trešā dimensija vairāk ir ar zemām vibrācijām. Cilvēki, kas vairāk ir tā kā iegrimuši materiālajā pasaulē, kuriem vērtība vairāk ir materiāla vērtība. Un ar ko atšķirās piektā dimensija, ka tur ir augstākas vibrācijas, blīvāks. Tā kā, teiksim, uzkāpjot kalnā, kur gaiss ir retinātāks. Tāpat arī piektā dimensijā gaiss, enerģijas, vibrācijas ir retinātāks, vieglāks. Tā ir arī atšķirība starp šīm divām dimensijām un starp šiem cilvēkiem. Piektās dimensijas cilvēki, viņiem jau vērtības ir savādākas. Tās nav balstīts uz materiālām vērtībām, tās vairāk ir balstīts uz garīgām vērtībām. Un arī šie cilvēki, teiksim, uz lietām arī sāk skatīties savādāk. Kaut kā tā.